Šodien mēs jums parādīsim, kā nomainīt esošo roll-up mehānismu. Vispirms novietojam roll-up mehānismu uz līdzenas virsmas un tad ar atslēgu atveram apakšējo mehānismu. Baneri noliek uz galda virsmas un nogriež tā augšējo daļu, tā, lai apakšā paliek aptuveni 30 cm. Tad paņem jauno baneri un novieto to uz galda virsmas. Pie roll-up nogrieztās daļas pielīmē divpusējo līmonti. Kad divpusējā līmonte ir pielīmēta, to rūpīgi piespiež, lai nodrošinātu labu saķeri. Pēc tam uzmanīgi uzklāj jauno baneri uz līmontes un vēlreiz piespied, piemēram, pārbraucot tam pāri ar dvieli, lai nodrošinātu stabilu fiksāciju. Tad augšpusē tiek likta augšējā sliede. Kad tas ir izdarīts, baneri novieto uz zemes. Ļauj mehānismam ierulēt baneri iekšā, pārliecinoties, ka tas ievelkas taisni.